Čau, mans vārds ir Normunds Barnovskis, un šīs ir vakariņas pa lēto. Raidījuma nosaukumā jau ir ietverts vārds pa lēto. Tas nozīmē, ka mēs šī raidījumā gatavosim lētas, bet ļoti garšīgas receptes, un to es gatavošu kopā ar populāriem cilvēkiem. Šīs dienas epizodē pie manis ciemos ir Intars Busulis. Čau! Es gribēju tevi pieteikt kā mūziķi, kas tu esi. Gribēju teikt, ka tu esi brīnišķīgs aktieris. Paldies. Bet, manuprāt, rītdien ir maratons, un tu skriesi pusmaratonu. Jā, tev taisnība. 21 km. Tu kādreiz vispār esi skrējis 21 km? Nē, 21 nē. Nogājis gan. Nogājis. Vairāk. Es dažreiz virtuvē noeju 21 km. Tas gan jā. Kādās halturkās negāja? Skatos, man liekas, tu arī tas varētu būt. Jā, bet jā, skriešu pusmaratonu 21 km. Garākā distancīte, kur es esmu noskrējis, 19 km, tad, kad vēl Rīgā dzīvoju, esmu pirms kādiem 10-15 gadiem. Bet tā jaunajos laikos, ne. Šodien gatavojam kopā ar tevi, es varētu teikt, maratonista cienīgu ēdienu, rīsi ar vistu. Bet, lai tas nebūtu tik garlaicīgi, mēs to vistu pagatavosim ar medus un sojas tādu glazūru. Ļoti labi. Un es tev varu pačukstēt, kad šīs receptes, šī ēdiena izmaksas uz vienu porciju būs mazāk par 2 eiro. Pa lēto? Pa lēto, jā. Nu, forši. Klausies, es tev došu darbus, un pirmais varbūt jautājums tieši par to gatavošanu. Kā tev pašam ir gatavošana? Uz tu? Uz jūs? Nav. Es neteikšu, ka uz jūs. Okay. Man varbūt patīk vairāk palīdzēt, gatavot un izdomāt receptes. Pats es esmu specializējies vairāk uz kartupeļu produktiem, vai ne? Mizot. Jā, teiksim, ceptu kartupeļi tāpat, ceptu kartupeļi ar olu. Ar sīpoliem? Ar sīpoliem, jā, tie precīzi, jā. Kartupeļu pankūkas. Un tas jau nav nekāds noslēpums, ka es esmu viens no labākajiem kartupeļu pankūku pagatavotājiem. Tāpēc šī raidījumā, kā saka, tu nāc pie manis, lai gatavot rīsus, un tad, kad es gribēšu gatavot kartupeļu pankūkas, došos pie tevis. Jā, pilnīgi noteikti. Sākam ar vistu. Šos es varu visāds griezt, es kā palīgs, esmu vienkārši ģeniāls. Tāpēc es domāju, tev arī palīgi iecelt šī gadījumā. Ņemam vienkārši vistas šķiņķīti, tādos kubos liekam, un tad tas ir tavs darbiņš. Klausies, kā tu piekriti šim izaicinājumam noskriet 21 kilometru maratonā, kad visa Latvija noteikti tev vēro? Mēs pavadījām skrējējus kaut kur 3-4 gadus atpakaļ Rīgas centrā, Krastmalā. Un tad es teicu pa jokam, es jau kaut kad noskriešu to pusmaratonu. Visi baigi smējās, tu ņirdza par mani, ja? Un tā tālāk, bet es iekšējo sev to biju apsolījis kaut kādu. Un tad man piesnīja Kristīna Garklāva, un viņa teica, Inter, vai tu gribi skriet maratonu, man lika tev pajautāt. Es teicu, nav nekādas problēmas. Daram, jo man arī vajadzēja kaut ko tādu motivējošu, un kad profesionāls pasaka, kā tas ir jādara. Un Anita Ciliņa, protams, mēs visi zinām, ka viņa ir čempione un laba trenere, un visu zina, un viņa ir no tām saudzīgajām trenerēm. Klausies, ar vistiņu. Es daru... Nē, tas ir sāls. Uzber sāli. Ir 2 veidi cilvēki, kuri saka, vistu nedrīkst mazgāt. Bet ko mēs darām? Mēs viņiem pasakam to, ka mēs vistu nemazgājam, arī nemazgājam. Tā ir principā tāda viegla marināde, sālījums. Klausies, kā mainījies tavi ēšanas paradumi, visu šo treniņa laiku, jo es domāju, ka tur kritiski, tur taču teici, klausies, tavs kartupeļu pankūkas neies uz urā. Neies gan, jā. Ko tev ieteica? Bija nedēļa, kurā es rakstīju katru dienu, ko es lietoju uzturā, un es Anitai sūtīju. Viņa teica, ka īpaši problēma baigo nav, bet vakarā nevajadzētu ne tos kartupeļus, ne tos rīsus. Labāk ir kaut kāda kārtīga salāta bonzele, ar lielu gaļas gabalu. Ļoti maz var pildīt šos noteikumus, jo mājās ir bērni. Tā kā tu gribi kaut ko bērt iekšā jau, ja? Jā, es gribu, lai tu noskalo rīsus. Kamēr Intars tur spēlējās ar rīsiem spēlējās, es esmu sagriezis brokoli, un to mēs vienkārši notvaicēsim 4 minūtes pēc tam, kad jau vista
un rīsi būs pagatavoti. Ūdenim būtu jābūt 2 reizes vairāk kā rīsiem, un šo mēs liksim vienkārši tvaicēties bez visa maratona, kas tev rītdien būs un novēl tev tiešām noskriet. Tu esi arī vēl mūziķis, un tev noteikti šī vasarā būs brīnišķīgi koncerti. Protams, 20. un 21. jūnijas Dzintaru koncerta zālē. Nedaudz pirms Jāņiem. Nedaudz pirms Jāņiem kopā ar abonementu orķestru mēs uzstāsimies. Ņemam līdz labu garstāvokli, mēs jau būsim tur, jūs gaidīsim, visi tur sakārtosim. Ja? 1. jūlijas interdiena. Talsos, tāds reklāmas bloks, tāds pagrāms sanāca, bet ko lai dara? Es jau dalos priekā. Jā. Es jau dalos priekā, jo kā tev uzzinās mēs to informāciju? Protams. Varam arī tagad mēs izdarīt tā. Uztaisīt piesakošanās rekordu. Jā. Inters Busulis Instagram kontiem. Šito grieziet ārā. Būtu jau labi, ja jūs atstātu, bet Bez grieziet ārā. Bez maratona, bez mūzikas. Tu esi arī sev pieteicis diezgan smieklīgos seriālos. Būs turpinājumi. Es nezinu, ka tagad kāds es izskatīšos tajā seriālā, jo vēders mazliet pazūd. Tā, rīs mums sāks vārīties. Līdz ko sāks vārīties, es noņemšu temperatūru uz pusi un vārīšu 10 minūtes. Un tad es vienkārši nenoņemot vāku, viņu atstāšu uz 10 minūtēm. Viss. Tev šodien nāks ciemos Aigars Nords. Jā, tas būs mūsu pirmais randiņš. Esam tikušies tikai kaut kur tā garām ejot. Un tieši tu arī pirmajā šī varētu teikt randiņā. Ja to varētu tā nosaukt. Randiņš pa lēto. Randiņš pa lēto, jā. Forši. Ideāli. Mums ir vista, pastāvējis kādu laiku. Dzīva? Dzīve, jā, savilkusies. Bet viņi izskatās tiešām, ka viņi pastāvējusi. Pastāvējusi. Jā, pastāvējusi. Bet tagad tev tā vista būs jauno susine. Okay. Mums viņu vajag dabūt pēc iespējas sausāku. Okay. Cik apmēram šādu, ne? Labāk uz tā kaut kā tā kā kotlētas. Labi, nevar tik traki nespiest, bet izskatās baigi labi. Viņa savu misiju būs izpildījusi un mūsu labi un garšīgi paēdinājusi un veselīgi. Par to jau nav šaubu. Un tad mēs uztaisīsim marinādi. Okay. Ieritināti, jā? Aha. Kur man ir ola? Estētiski izskatās diezgan. Ko? Ļoti. Kā liekas? Tā, tev ir viena ola. Vajadzēs tikai olu baltumu šeit pievienot. Labi. Es ielikšu viņu tādā kā viņš tagad mājiņā būs, ja? Jā, hops, redzi? Es varētu jau viņu izdzert vienkārši. Tad. Dzers. Tā. Ok. Garšīgs? Jā. Tev vajadzēs pielikt kukurūzu cieti un sajauc. Tad mēs viņu atstājam. Ar ko? Ar to pašu karot. Aha. Es pasties, tur viss tur notiek, cik smuki. Tu taču savā pusē noteikti skrēji un esi izskrējis dažādākus līkumus. Jā, tās trases vienkārši viņas visu laiku ir jāveido, jo tie gabali paliek ar vien garāk, tad es nezinu, kur skriet, man jāskrien jau pāri jau Dundagas šosejai jau bez mazai, tur gar dzirnavām. Bijušas arī reizes, ka man vienkārši aizveda kundze, man vajag šodien skriet 16 km, viņa man aizveda 16 km, tad es vienkārši skrienu atpakaļ, tas arī viss. Jā. Cik jau ilgi tu tagad trenējies no pirmās dienas, skatoties līdz šim maratonam? 23. janvārs. Okay, mēs atbraucām tieši no Ugandas. Jā, principā, jā, var teikt, tāds ne pusgads, bet kārtīgi 5 mēneši būs, jā. Un kādreiz es šādi nevarēju, bet tagad pirksgaliņi ir. Cool. Tā, tas ir rītīgi forši. Jā. Sataisam mērci, varbūt līdz tai mērcei. Man tas izaicinājums. Tu redzi, tur ir rakstīts sviests, deserts, čili un rasels. Jā, izvēli. Pareizi, tas ir otrais. Izaicinājums izaicinājumā. Izaicinājums. Rasols vai rosols? Jā. Mums ir rosols, piemēram, mūsu pusē. Iedomāsimies, ka šodien tas ir rosols. Jā. Labi. Izvēlēs vienu. Es izvēlos rosolu. Zem rosola ir izaicinājums tieši tev. Tev ir jānodzied jebkādā veidā
mūsu šīs dienas recepte. Tev ir laiks pierakstīt viņu, kā tu saproti. Jā, ļoti labi. Es iedošu tev rakstāmo, iedošu zīmolu. Vista sālī. Un tad ir olas baltums un dzeltums. Rīsi. Tu izdzēri. Katlā. Jā. Ola kaklā, jā. Vai to nevajag? Tas bišķi pat raka būs, jā? Nē, nu man tad viss izjūk, visi dzēja tur. Vista sālī, rīsi katlā. Nu, labi. Mērcē mums būs tomāti, medus. Mums būs vieglās atskaņas šodien. Tā. Medus. Šis var arī būt ola. kečups. Soja, medus, ola. Kečups. Aha. Brīnišķīgs rokraksts. Ļoti labs, tā kā Uzjām laikā. Es jau arī necentos, ja godīgi. Bet nu nekas. Aigars. Priekā lēkā, ja? Nords. Ir super večuks. Viss. Lai tev labi garšo. Viss, kas galdā ir palēto. Ja? Jep. Nu, visus 3 minūtēm velk. Es tik nesaprotu, kurš varētu būt tas piedziedājums. Nu, mēs varam... Lai tev labi garšo, viss, kas galdā ir palēto. Viss tas arī piedziedājums labs. Ja? Nu, tad viss. Un... Vista sālī, rīsi katlā, brokastis tvaikā, da visu izdarījām laikā. Vēlreiz soja medus ola un, protams, arī kečups. Bet vai tu zini, Aigars Nords ir super večuks? Ja la 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 lai tev labi garšo. Aigar, viss, kas galdā ir palēto, lai tev labi garšo. Viss, kas galdā ir palēto, jo jo. Žobavo pu pu pu. A la 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 la. Arop top to veloborom. Kā cita melodija? Vai viss Būs labi. ir labi? Jā, šis būs Šo ierakstīja, šo raidījumu? Tagad, ko mēs spēlējam? Visi ejam uz Eirovīziju. Ejam. Nē, vispār ļoti labi, super. Mažoriņā bija viss. Paskaties, mūsu pirmā haltūra varētu būt jau pavisam drīz. Šādi jau viss arī sākas. Un jā, tām muļķīgām dziesmām, man liekas, tas te... Muļķīgām? Nē, nu, labām dziesmām. Tā teikt, jā. Uztaisim to mērci. 2 ēdam karotes aptuveni medus. Ar kaudzīti, kā pie mums pieņemts vai ne? Nu, jā, lai ieta kaudzīt. Nu šādi te. Ideāli. Ļoti labi. Perfekti. Šis mums noderēs. Jā, mums Mēs maisīsim. Vienu vismaz noderēs. Bet mēs ar otru? Tur nolaizīt. Ne, bet Aigars nāks. Viņš jau sajutīs, ka tā mēles garša, viņš kā vīnzimis. Reku viena. O, Es jā. tā kaudzīt tādu. Un otra. Tālāk Nu, jā. soja. 2 arī. Tad to karotīt pagriezt. Šik viena. 2. Nu, lai neliktos, ka cukurs mums ir vēl pa maz. Nu, lai vairāk viņš tā karamelizē, ja to visu. Jo. Redz, es kaut ko arī saprotu. Vai ne? Cepam? Jā, cepam. Nevajadzētu tur vairāk, ka viņi sajaukt Nē, kopā, viņi pēc tam mēs redzēsim arī. Ko tu darīsi? Liksim spandas un novārīsim lieko mitrumu. Un mums vajag Paskaties, ko. parasto eļu vienmēr. Nu, cepini augšā. Ko tad? Likt iekšā vienkārši? Jā. Jau šis posms. Es būtu teicis pusi no sākuma, bet nu labi, būs labi. Bet ko tad? Vienkārši... Čau! Ok, šis ir mūsu pirmais randīšs, bet tā, ja mēs sasveicinoties ar Nordi kungu, esam tikai it kā draugi. Bet šis būs tiešām mūsu tāda pirmā tikšanās. Būs mulsums. Tad nedrīkst izgāzties. Jā, es nedrīkst izgāzties, jā. Tu viņi tāds smuki tagad apcepināsi. Aha. Nē, vajadzēja to pusi, es jau jūtu, jā, kad... Jā, bet nu ko tu... kaut kur vispār? Nē, nevajag. Tagad mēs vienkārši apcepam, noņemsim nost, ka viņš būs apcepts, noliesim lieko to eļu, mums viņu nevajag, un liksim klāt mērci uz pannas un reducēsim, tad pieliksim visu, lai viņa apķep. Viss. Ķep, bet pagaidi vēl jau vajag, ne? Jā, vēl bišķiņ. Viņa aptepusies, viņa neizskatās. Jā, vēl bišķiņ. Kas būtu noticis, ja mēs pieliktu pusi, viņš bišķiņ vairāk kraukšķi? Jā, es zinu, jā. Vai. Bet tagad būs mazliet maigāks, nu, to jau mēs nezinām. Kā būtu bijis, un tagad būs šādi, nu.
Tas jau mūzikā tāpat ir, vai ne? Tu sāc un tad beigās izdodās kaut kas pavisam cits. Tur jau tā lieta. Kaut kas tur iztraucē, kaut kas tur nokrīt, uzkrīt uz kaut kādu tausteņu, piespiežās, tad kaut kāds tur efekts, pavisam kaut kas tāds, kuru tu negribēji likt, bet viņš iestās īstajā vietā. Un tad, sāc tur viņu zelēt un... Bez eļas tikai mēģini. Bez eļas. Es paņemšu to te. Bet tagad it kā ir apceps, tad ļoti grūti noteikti to brīdi. Es paņemšu. Kā tev ir, pirms treniņu tu arī kārtīgi paēdi, vai? Nezinu, tik liels treniņš kā rīt, man vēl nebūs bijis. Tā kā vairāk man patīk pēc, jo dienas beigās es esmu atklājis to, ka labāk ir skriet no rīta. Bet tev tieši paveiksies, jo maratonā, manuprāt, tas tieši ir no rīta. Nu, ideāli, tad es varēšu baigi nepierīties un skriet un paspēt uz pusdienām. Mērķis iekšā. Klausos. Man patīk, ka es teicu to reducēt, tas ir principā tas ir labi, jā. Novārīt, jā. Iemetam arī iekšā mums tos Mēs blanšējam viņus? brokoļus. Šī gadījumā mēs viņus neblanšēsim, mēs viņus novārīsim un uzreiz dosim siltus. Jā, bet klausies, tev ārprāts, kas te darās? Jā, lai viņš varās. Aha, okei. Tagad, kad jau izstās uz karameles pusi, tu var likt šos iekšā. Izskatās jau? Jā. Var likt iekšā. Jācer, ka es palikšu bez rokas un aplaucēšu uz rītdienu kā reizi. Bet arī tos vajag vārīt aptuveni tik ilgi, lai viņi apķep. Aha. Piet, mēs viņu tā darām. Oi, kā smaržo. Oi. Nu, nesmaržo pa lēto, jāatzīst. Izskatās, ka mums ir viss jau gatavs. Skatos, jau viesis nāk. Viņš nāk jau. Čau! Jau pucēties, ne? Jā. Paldies tev, ka tu atnāc, bet Tik liels gros. vēl kāds sveiciens no Rimī tev. Paldies. Kaut kādām jaunām idejām. Es zinu, ka tur ir arī kaut kas, kas noderēs maratonam. Izstāst, ka pasta, vai ne? Tā, ka es ceru, ka tu pēc maratona turpinās arī sportot un... Oi, tas ir iegājies jau. Tas tiešām ir iegājies. Jācer, ka uz ilgu. Un visi tiekamies arī pirms Jāņiem tavā koncertā. Jā, 20. 21. jūnijā. Un šīs gardās receptes jūs noteikti meklējiet tv3.lv. Ne tikai šo, bet būs arī cits. Un ko? Labu apetīti! Opa! Paldies. Paldies, Tas ir forši. Es Mēs tev ēdīsim. Un tu šo taisīji? Jā, es palīdzēju arī. Šo to sagriezu vistiņu. Galīgi nemēģināšu izlikties par profesionāli, bet rīsi var asociējās to, kas atceros pirms Tokijas savu maratonu. Mans treneris bija iedevis uzdevumu rīsus ēst visu dienu. Nopietni nepārspēlē. Viņas vēl pārlējot ar medu un praktiski pa 2 stundām. Jā, tā kā tu esi vairs gatavs rītdien? Jā, esmu gatavs. Esmu jau noskrējis jau vienu tādu lielu kārtīgu gabalu. Visi galvā, jā. Un tu skries par Rīgu, kas ir... Nav. Diemžēl man nebija iespēja aizbraukt uz Rīgu. Patrenēties, izskriet, teiksim, pa Rīgas ielām, ja? Bet, redzēsim, tagad ir tā pirmā reize. Bet to Rīgas pieminēja tāpēc, ka tu vēl skries, man liekas, tavs numuru būs tos vārds virsū. Un tad tev ir, tas tomēr ir, tu baigi jūti, ka tev atbalsts trases malā. Labi, un tev tas loģiski visi atpazīst. Un īpaši tev vēl vārds rakstīts ir tad. Tas būs forši. Bet man nebūs numurs, bet vārds? Ir numurs, bet mēs speciāli atstājam vietu vārdam. Jo tas ir novērts, pat skrienot kaut kur ārvalstīs, ja tas uzrakst Aigars, viņi tev sauc. Aigars! Let's go! Tas pats tev būs. Superīgi. Attiecīgi, es domāju, tepat pa brīvis jau, kur jūs skriesiet. Šeit mēs skriesim garām šajā studijā. Jā. Paskaties. Tā būs... Visi likums sakarīgi. Tas ir zīmes. Tad tu jutīsies kā rock koncertā. Cik foršs tas būs. Es taču pēc maratona un pēc tavu koncertu atnācu ciemos uz šo te. Es to gribu uzdāvināt arī. Tas ir Kamasi Washington plati. Un viņam ir pēdējais albums ar Fearless Movement, kas tieši tā arī saucās bezbēlīgā kustība, kas man liekas tieši ir par tevi rītdienu. Un mēs taisam viņu koncertu 26. jūlijā. Kā tev liekas, cik tas viss varētu maksāt? Ņemot vērā, ka raidījums saucās vakariņas pa lētu, bet tas ir iekļaujot tavu honorāru. Tas tev nav manis? Nezinu, es domāju, 10 eiro, 5 līdz 10 droši vien. No 5 līdz 10? Jā. Neticēsim. Zem 2 eiro. Skaisti. Forši. Labu apetīti. Pastīsimies, kas mums tur ir sanācis. Jā, tev jādražīgi.